Tās ir nemieru dienas tuvajos austrumos, un pēc kara ar Irānu parādās jaunas intereses, kas varētu pārveidot reģionālo un globālo ainavu. 3 valstis, kuras šķiv ģeogrāfija, bet kuras vieno draudu uztvere un intereses, klusi veido vienu no šīs desmitgades interesantākajām stratēģiskajām partnerībām. Indija, Izrēla un apvienotie Arābu Emirāti pēdējos mēnešos ir gājušas tālāk par savām ciešajām divpusējām attiecībām. Un tas, kas veidojās, ir patiesi kaut kas ārkārtējs. Starp mūsu valstīm un ekonomikām pastāv lieliskas sadarbības iespējas, jo mūs vieno kopīgas vērtības un mērķi, kas balstās uz mieru, iecietību un labklājību. Mūsu valstīm nav kopīgu ģeogrāfisko robežu, tomēr tās vieno centieni pēc miera un kopīga rīcība, lai sasniegtu labklājību un uzplaukumu. Es daudzējādā ziņā redzu dabisku aliansi starp Izraēlu, AE un Indiju. Ja ņemam Izraēlas tehnoloģijas un inovācijas, ja ņemam kapitālu un, protams, citus svarīgus faktorus, kas ir AE rīcībā. Tehnoloģijas ziņā, citu piedāvājumu ziņā un, protams, Indijas mērogs, ražošanas jauda un aizsardzības spējas kopā veido lielisku aliansi. Jau 2022. gadā šīs 3 valstis kopā ar Amerikas Savienotajām valstīm izveidoja I2U2 stratēģisko partnerību, kas lika pamatus šai jaunajai trīspusējai sadarbībai. Jaunajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam, mums ir jāuzlabo spēja ātri sadarboties, lai maksimāli izmantotu savas salīdzinošās priekšrocības un apvienotu pareizās progresīvās tehnoloģijas ar atbilstošajiem resursiem. Mums ir jādomā jaunās kategorijās, runājot par enerģētiku, pārtikas drošību un ūdens tehnoloģijām, aizsardzību un tirdzniecību. Katra no mūsu valstīm nāk ar ļoti atšķirīgiem izaicinājumiem un ļoti atšķirīgām stiprajām pusēm. Bet tieši tas padara mūsu potenciālu vēl lielāku. Pēdējos gados katrs valstu pāris ir parakstījis vairākus divpusējus līgumus daudzās no šīm jomām. Bet ir viena lieta, kas viņus vieno vairāk nekā jebkas cits. Aizsardzības jomā mums jau gadu desmitiem ir bijusi uzticama sadarbība. Pagājušajā gadā parakstītā saprašanās memorands piešķir šai partnerībai jaunas dimensijas. Mēs kopā virzīsimies uz priekšu, kopīgā izstrādē, kopīgā ražošanā un tehnoloģiju pārnesē. Lai gan viņiem nav kopīgas alianses līguma, savstarpējas aizsardzības pakta vai kopīgas komandas struktūras, apvienotie Arābu Emirāti, Indija un Izrēla tomēr saskars ar kopīgu draudu, kas pēdējos gados ir tikai pastiprinājies. Laikos, kad, kā zināt, valda nenoteiktība un pasaule ir dziļi sašķelta, es domāju, ka tas, kas vieno Rietumāziju ar Dienvidāziju, ir Indija, apvienotie Arābu Emirāti un, protams, Izraēla. Tātad, protams, tas ir, lai pretotos jebkurai tādai varai, kas patiesībā izmanto terorismu kā valsts politiku. Kopš 7. oktobra uzbrukumiem Hamas ir ievērojami pastiprinājusi sadarbību ar Pakistānas teroristu grupējumiem. Vienlaikus Izraēla un Indija ir pastiprinājuši savu aizsardzības sadarbību gan saistībā ar karu Gazā, gan Pakistānas uzbrukumiem Indijai un Kašmirai. Tam pievienojas arī aizsardzības sadarbības padziļināšanos starp Jeruzalemi un Abu Dabī saistībā ar Irānu. Pieaug izpratne, ka šīm 3 valstīm ir kopīgi reāli draudi. Tātad, kad Indija nonāk pie atziņas, Izraēla vienmēr ir bijusi pie šādas atziņas. Un ja tagad arī AAE pēc nesenajiem draudiem nonāk pie atziņas, tātad pastāv kopīgi draudi, ir kopīgas saiknes. Un starp šīm valstīm veidojas arvien ciešāka dabiska alianses saikne. Un tās nav tikai kopīgie draudi, kas vieno šīs valstis, bet arī jaunās konkurējošās alianses, kurām tās cenšas pretoties. Šeit veidojās cita veida alianses starp Pakistānu, Saūda-Arābiju un iespējams arī Turciju. Un mēs redzējām pagājušajā gadā operācijas Sindud laikā pēc Pehelgaunas Perah uzbrukuma, ka tie nebija tikai pakistānieši, kas uzbruka Indijai, izmantojot ķīniešu aprīkojumu. Tika izmantoti arī turku droni, kas atkal un atkal tika izmantoti pret Indiju. Pēdējo 12 mēnešu notikumi ir parādījuši, ka tiek veidota trīspusēja sadarbības arhitektūra starp Indiju, Izraēlu un AMALE. Un lai gan tā vēl tikai veidojas, virziens ir skaidrs.
Aizvien ciešāka drošības interešu sakritība, ko pastiprina ekonomiskā savstarpējā atkarība, ar potenciālu pārveidot reģionu un pat plašāk.